Labrīt, labdiena, jaunajā gadā. Izgāju ārā ar mazo, iemidzināt. Jaunais gads pagājis, ielas izslaucīts. Spānijā nekas nestrādāja, izņemot benzintanku. Visi veikali ir cieti, bet izskatās, ka akadēmija valdība ir bijis nopietni. Skatoties uz cilvēkiem, kas nāk pretī, visi baigie roboti. Jā, kociņi nepaņēma līdzi, tāpēc ar roku filmēju, bet gribēju ielikt kādu video pēc jaunā gada dienu Spānijā. Jā, par tiem apelsīniem es jau stāstīju, ka šajos kokos aug. Jā, pilni koki ar apelsīniem, bet šitos neēdiet, viņi nav ēdami. Bet tā, meklēju, var būt kāds veikals bez vaļā. Šeit priekšu, ja ejot, tur priekšu ejot ir viens krievu veikals, viens gruzīņu veikals un vēl viens importu veikals. Domāju, pastīties, varbūt būs vaļā. Ja būs vaļā, ieiesim iekšā, nopirkšu kaut ko padzerties, vēl kaut ko. Un kā? Gribēju pastaigāt, pastīties pielām, kā izskatās šodien pēc jaunā gada. Vakardien vienkārši fantastisks salūts bija. No terases vienkārši izcili redzēt, visu varēja. Varbūt ieliku šeit kādu fragmentu parādīšu. Visi pilsēta uguņoja. Nu, forši. Alā. Jā. Zaļais varam iet pāri. Nu, viss ir cieti, pat bāri. Pilnīgi viss. Nekas nestrādā. Nav ko īsti uzfilmēt. Ir viens bāriņš vaļā. Viņš vienmēr ir 24/7 vaļā. Pretī veikals Jaldī. Tur tas arī parasti ir vaļā visās svētku dienās, bet laikam tagad nav. Tā vēl cilvēki. Vēl atpūšās pēc vakardienas. Un jā, iesim iekšā, pastīsimies, kas te notiek, kādas cenas. Baigie varianti jau nav. Visi tusējās. Alā! Laižam pārējai, iegājām veikalā, paņēmām padzerties, paņēmām konfektes. Var doties mājās. Pārdevēja īpaši priecīgi neizskatījās šodien, bet kā vienmēr laipni. Es arī paņēmu vienu aliņu. Nezinu, vai to varēja teikt šeit. Nu, droši vien, ka var uzlikšu 18+. Neko, staigāsim, bišķī to mazu momentiņu pastaigāšu apkārt, pabaudīšu laiku. Ārā ļoti silts, es saģērbis bišķi par biezu pat. Nu, forši. Riktīgs kaifs. Jaunais gads ir klāt. Novēlu arī jums visiem visu to labāko un nebeidziet sapņot. Sapņojiet. Un domājiet, un nebeidzieties no sapņiem. Galvenais ejiet uz priekšu. Ejiet uz priekšu. Ja gribat kaut ko dzīvē darīt, dariet. Jo dzīve tiešām tikai viena. Nu, neviens jūsu vietā neko nedarīs. Gribat kaut ko mainīt, mainat. Runājot par Spāniju, kā es šeit atbraucu, tas vispār ir ļoti garš stāsts. Bet jau kaut kādi 5 gadi es sapņoju par to, par dzīvi šeit. Esmu atbraucis un tiešām, neesmu jūties laimīgāks. Un par to man milzīgs prieks, ka es to izdarīju. Saņēmos, teiksim tā, nebija jau viegli. Bija jāsaņemās un daudz domas galvā bija un nepārliecība par to visu. Bet beigās atbrauc šeit un saproti, ka nekas jau nav savādāk. Vienīgais šķērslis kaut kādai dzīves maiņai esi tu pats. Viss pārējais šeit jau viss notiek kā jānotiek. Nekas jau baigi savādāks nav. Vienkārši jauni izaicinājumi, mācies valodu, kaut kādas lietas attīsti. Un tā kā man patīk savu sarežģīt dzīvi, Latvijā man viss bija super labi, bet ar to jau nepietiek. Gribās kaut ko sarežģīt.
jaunas pārbaudījumus. Un jā, esmu šeit. Tā kā nebeidziet sapņot arī, ja gribat būt šeit, tad vienkārši dariet. Jo, kā jūs teicat, dzīve ir viena, baudiet. Bučs visiem. Šeit, starp citu, ir milzīgs akvaparks. Milzīgs akvaparks man no mājām. Kāds 5 līdz 7 minūtes ar kājām. Nu, viņš ir riktīgi kruts. Tie, kas ir bijuši šeit, tie zina, to viņi jau sāksies sezona šeit. Un te var nākt ar bērniem visu dienu sēdēt. Atpūsties. Tā kā riktīgi kruta vieta. Tie, kas brauks, aizvedīšu. Šeit ir ieeja. Iekšā. Uz akvaparku. Un pretī viņam ir tāds, kur nakts klubs. Nakts klubs pieaugušajiem. Tur arī ir interesanti iekšā uztaisīs tās terārijas. Palmas, visādi koki, visi baseini, bāriņi. Un viņi pat sauc par to, ka brīvo cilvēku klubiņš, kur ej vienkārši tusējies, iepazīsties, sarunā randiņu, pēc tam ej uz mājām. Tā. Ar tādu mērķi tas klubs ir uztaisīts, un tur katru dienu notiek tusiņi un cilvēki iet. Arī savā ziņā forši. Un te notiek tas iknedēļas tirgus, ko es parasti filmēju. Šeit notiek tirgus piekdienās. Arī riktīgi forši aizies, apērcies, ļoti laida dārziņus visādus un visādas lietas, arī drēbes un visu kaut ko var nopirkt. Un šeit arī parasti, tur, kur notiek tirgus, tur vasarā ir lielās atrakcijas. Tur visādi panorāmas raki un visādas izklaides. Arī es līdz video iekšā rādījis. Ja būs iedvesmi ielikšu arī šeit vlogā apakšā kaut kur no video no atrakcijām, kā šeit notiek tas viss vasarā. Nu, izklaides iespējas viss te ir vienkārši fantastisks un bļāviens no forši, ko es varu pateikt, forši. Gribēju tikai pateikt, nebeidziet sapņot, draugi. Ja tu dzīvē esi kaut ko ieņēmis galvā un gribi kaut ko izdarīt, dari. Neskatoties uz neko, vienkārši dari. Baudi savu vienīgo dzīvi, ko tev šis visums ir iedevis. Tad neiet runa ne par Dievu, ne par ko. Mēs vienkārši esam cilvēki, radīti šai pasaulē kaut kādai lietai, izdzīvot un izbaudīt šo vietu vienreiz dzīvē. Ja tev ir vēlme kaut ko dzīvē mainīt, maini to un neskatoties uz neko, vienalga, ko citi saka. Es to varu pateikt tikai no savas pieredzes. Vienkārši dari un tici man, tu kļūsi daudz, daudz laimīgāks. Tas būtu mans novēlējums jums. Čau!